Mhm. Jā, silti sveicieni. Jā, Silti sveiki. sveicieni. Vitiņ, prieks tevi redzēt. Un tā Arī mēs, tev, jā. jā, mēs tiekamies, lai mēs runātu par retrītu, sirds un stihiju retrītu. Un šī jau mums otrā tāda kopīgā tikšanās jaukā un stāsts, jā, retrītā, kurš būs 29. 31. maijā jau šomēnes, kurā mēs tad uzplauksim un vedīsim, mīļie skatītāji, jūs, kas gribēsiet pievienoties ceļā, lai dotos pie sevis, lai atgūtu sevi, lai atjaunotu savu to spēku, savu enerģiju, savu, nu, tādu veselumu visā savā būtībā. Un, jā, dosimies caur stihijām, caur skaņu, caur aromātiem, ar kakao, ar būšanu pie jūras, pie dabas un kustībā un meditācijā un bagātīgi. Un viena no tēmām, ko mēs šodien arī gribēsim tālāk ritināt, būs tīri praktiska. Bet Vitiņas došu mazliet, nu, došu vārdu tev, padalies varbūt to ar tām sajūtām, kā sagaidot retrītu vai atkal satikšanos ar stihijām, un jā, kas tev ir šajā saistībā sajūtās šobrīd? Jā, es joprojām gaidu. Es joprojām gaidu šo maija beigas. Es esmu ļoti priecīga, ka ir maijs jau sācies, un viņš tā ļoti strauji ir sācies, jo pasties šodien ir 5. datums. Un es ļoti, ļoti gaidu, jo tad, kad tu to dari viens, ej meditācijā, sevi tā kā noskaņo, nu tas ir viens, bet tad, kad ir tas koplauks, nu, man liekas, tas ir vēl jaudīgāks, un nu, tad, kad ir jā, vairāk tie cilvēki jau kopā sanākuši un ar vienu mērķu un ar vienu, nu tas ir tā tik ļoti dziļi un tik ļoti pamatīgi, un es laikam esmu tādās ilgās pēc tā, lai tas viss, nu tā, nu ja dara, tad dara tā, nu, lai jūt, lai jūt miesa, lai jūt dvēsele, lai jūt viss, lai savibrējas un notiek. Tā kā, jā. Jā, man pašai arī tāda sajūta, jo es pati arī īstenībā ļoti gaidu šos retrītus, jo tas tāds tiešām ir īpašs lauks vienots, un nu, arī, kas dalībnieki brauc ar nodomu, un ir savas tādas sirds vēlēšanās, un tad tas ir tik sirsnīgi, tāds jauks sirsnīgi kopība, un vēl pie tam, ka mēs ar kakao vēl atveram savu sirds centru un savibrējam, un arī, kad strādājam ar metaforiskajām kārtīm, kad dalībnieki velk un tad skatās un atklāja tos savus, nu, tādus savus atklājumus, zemapziņas atklājumus, dvēseles atklājumus, un tas ir tik ļoti, nu, tik dziļi, tik sirsnīgi, tā ka es tiešām arī gaidu un to visu, visu jauko būšanu. Un šajā reizē tas, ko mēs, nu, mums vienmēr retrītos ir arī, ka mēs paši gatavojam, bet tas ir aiz viena vienīgi tāda brīnišķīga iemesla, kad jau senāk, kad devos uz retrītiem, manos retrītos, nu, kur es pie meistariem devos, un gan šeit Latvijā, gan arī, nu, ārzemēs un Buhārā, un vienmēr mēs gatavojām paši, pat mums bija 2 nedēļu retrīts, mēs gatavojām aiz tā, lai mēs apgūtu apzinātas gatavošanas un apzinātas ēšanas praksi, jo reizē tā gatavošana ir arī tā kā tāda meistarklasa, kurā mēs dodamies, praktizējam un ejam tajā, nu nevis tikai, lai nav meditācijas pēc kaut kur plivināties, bet ikdienā. Mans meistars arī vienmēr teica, pārvērt ikdienu par praksi vai pārvērt praksi par ikdienu, darīt, nu, to, lai mums būtu, nu, tiešām priekš tās dzīves, priekš reālās dzīves tas labums. Un tāpēc, jā, mēs dosimies arī apzinātā ēšanā, jo tā ir viena no retrīta tādām, nu, tādām materiālām sadaļām vai tādām pamatīgām, ko mājās mēs nevienmēr izpraktizējam, pat ja mēs zinām, bet mums jau ir kaut kur jāskrien, jādodas, mums īsti nav laika, un tad ir, nu, ir brīnišķīgi tās 2, 3 dienas, mums ir tas laiks tiešām, nu, tiešām tajā būt.
būt un izbaudīt. Un mums ir tas jaukais pārsteigums, kad ir visiem retrīta dalībniekiem, ir bonusā, ir ierakstīns. Ja tu atceries, Vitiņ, mums kādreiz, nu, tas jau ir gadus atpakaļ, bija tāds Mhm. apzināts ēšanas kurs, 2 dienas, nu, tā kā 2 nodarbības Mhm. tādas. Nu, lūk, tad mēs viņus pacelsim tagad augšā. No bija, Jā, jā, jo nost, man ir aizmirsies ļoti daudz, kas, nu ļoti daudz, kas man ir aizmirsies, jo, ja tu nedari, jā. tā kā tu saki, tai skrējienā, jo es atceros, tad, kad mums bija, vai tas bija tas kursiņš, vai vispār bija runa par to apzināto ēšanu, un atceries, mēs tad vakaros vēl sanācām kopā filcītī. Un tad, un tad mēs tur pārnājām, kā mums ar to apzināto ir gājis. Un tad tā viena meitene atceries, saka, es tā apzināti parīju pusdienas, nu, ka tik visi tādā steigā. Un tā steiga jau nomazina to nevis vērtīgumu, bet, to pašu būtību. Viņa nomazina, un ar laiku jau viņš, tāds paliek mazāk, 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 mazāk. Bet no tās reizes, jau cik ir gadi pagājuši, bet kas man ir palicis ļoti, ļoti, un ko es arī katru pavasari piekopju, tie ir tie pirmie zaļumiņi, ko es lieku salātiem klāt. Un mēs jau ar meitenēm, ar bērniem ejam, skatāmies, cik kas ir izplaucis pavasarī. Un tad pie upenes mēs parasti apstājamies, un tad tur kādu pumpuriņu vai jau kādu lapiņu mēs apēdam turpat uz vietas. Vai pie liepas ejam arī tur, mēs tā kā paskatāmies, es vēl tā sevi iekšēji parunāju ar to liepu, kad, vai tu man ļausi paņemt to pumpuru, jo tās tomēr būs lapiņas nākotnē, bet, jā, tad mēs tur tā, un tad tagad arī mums bija viena meitene ciemos, un mēs taisam salātus, un salātus Kaut kas mums mazliet, laikam, pārtrūk, iepauzēja, laikam, internets. Mazliet. es aizsūtu līvu, saku, aizēju salasīt, garīšu lapiņas. Jā, tas Mums, laikam, internets mazliet, Vitiņā internets mazliet bremzēs, lai arī mēs esam pilsētā, abas divas. Bet mūsdienu internets, jā, noslogots ir. Jā, kaut kur. Vitiņ, tu esi atpakaļ, es tevi redzu. jā, mums tur kaut kas bija beidzies. Jā. Jā, tā kā tas ir, šis ir tas, kas, jo, redzi, tad, kad ir ļoti apjomīgs kurs vai kaut kādas mācības, cilvēks nav spējīgs uztvert 100% visu informāciju. Mēs paņemam tajā brīdī to, kas mums ir tāds aktuālākais un vieglāk sagremojams, vieglāk saprotams, vieglāk uztverams. Un, acīm redzot, man no tās reizes ir palicis tieši tas, pa tiem svaigumiem, pa tiem zaļumiem. Un, jā, jo es šobrīd pie tā ļoti piedomāju, ka man ļoti gribās, jā, tur, es saku, salātos, saplucinu to pieneņu ziedu, viņš jau arī skaisti izskatās, bet, es arī saprotu, ka tas jau arī manam organismam ir tik ļoti, ļoti labi un tik ļoti vērtīgi. Tā kā, jā. Jā, tas Vitiņ, ko tu minēji par Gunitiņu, tas bija no stihiju kursa, jo stihija. Bet tur arī bija tā apzinātība Jā. un Tur bija mums viena vesela, jo zemes stihija ir par apzinātību un arī par apzinātu ēšanu un pa visu, jā. kas mums ir ar fizisko ķermeni saistīts. Jā. Un tad mums bija vesela nodarbība par apzinātību, un tad, jā, jo kurs bija online, bet mēs nācām filcīti uz vietas, arī uz nodarbībām. Un tad es atceros, ka Gunitiņa atskrēja un teica, Jā. es pēc darba apzināti parīju, un tad es esmu. Jā. Bet jā, arī apzināties, ka tu to dari apzināti, vienalga, ka tu steidzies apzināti, vai ne? Tā kā tas ir stāsts par to, ka mēs ejot šajās stihijās iekšā īstenībā, jo katra stihija atbild par kaut kādu jomu. Un tad ejot mēs tur iekšā stihijās, tad mēs arī tieši jauši vai nejauši arī, dabūjam šo te labumiņu visu, izdzīvojam, ja? Jo, piemēram, ja mēs pēc tam iesim ūdens stihijā, tur arī retrītā mēs dzīvosim kaut kādu laiku, un tad būs vairāk tā attiecību tēma, vairāk šī te
joma, kas ir par attiecībām, par radošumu, par tādu, nu, to zemapziņas darbību arī, un tad, kad mēs iesim uguns stihijā, tas būs vispār pa jaudu, par enerģiju, par tādu sevi pašizpausmi, un gaisa stihijā savukārt ir, jā, nu, tāda vairāk tāda plūsmiņa, mīlestības enerģija, informācija, nu, tāda, vai ne, katru mēs tur izdzīvosim, bet apzināti ēšana mums būs cauri visam retrītam. Jo manuprāt, tas arī ir tas vērtīgākais, ka tās būs tās vairākas dienas projām no tās ierastās vides. Jo, nu, mana pieredze pagājušo vasaru mēs bijām vairākos festivālos, nu tādos nevis mūzikas un tādos jautrības festivālos, bet tādos, nu, citādākos festivālos, Pīrts festivālā un Laikaratu pieturā. Un tad tu esi prom no mājām, tu esi prom arī tādā vidē, kur cilvēki ir līdzīgi domājoši, kur ir svarīgas citas lietas, nevis tas ikdienas skrējiens un tas materiālais un viss tāds. Un tur ar to ēšanu tiešām ir tā apzināti un pilnīgi citādāk nekā mājās. Un tad, kad tu atbrauc mājās, tad atkal tu nonāc tai savā vidē, un tad, jo ilgāks tas laiks ir bijis pavadīts projām, tajās citās enerģijās, jo tev ir vienkāršāk mājās jau pārslēgties. Bet, ja tas ir bijis īsts brīdis, un tu atbrauc mājās, un tur ir kaut kādi zvaniņi, kas tev atkal sāk raustīt, un kas tev atkal notiek no iepriekšējā tā brīža pirms aizdošanās prom, tu atkal ātrāk atgriezies. Tāpēc šis arī, manuprāt, ir tik ļoti, ļoti vērtīgi, ka tas būs dažas dienas projām, jo tā mūsu apziņa arī mainās, un tas jau kaut kur nosēžās, un to jau vairs tik viegli viņš nav izmest ārā. Tev, labi, tas varbūt nebūs tā, ka viss tagad uz visu mūžu, tur mēs būsim sevi iekodējuši, nē, bet tā kā sevi kaut kādu citu programmiņu pamainījuši, bet jo mēs to pamatīgāk izdarīsim uz vietas esot, jo tas ilgāk būs, un jo tas ilgāk būs, jo tas vairāk iesēdīsies mūsu dzīvē. Es to tā saprotu, es to tā izjūtu. Jā, Vitiņ, tā ir. Man uzreiz nāk tā sajūta, protams, mēs pie meistara, kad bijām 2 nedēļas, vai ne? Tad tev tur arī iesēžās, tad mēs tur arī stihijas izdzīvojām pa vienu dienu, veselu vienu dienu stihijai, vienai, piemēram, tikai veltījām, ja, vai atbraucot mēs tur 5 dienas, vai 3 vai 5, cik kurš tur vispār tikai gājām, tā kā attīrīšanos gavējām. Nē, ēdām enerģiju, tikai tā ka tur pavisam tādas lielas lietas, tad jau, bet, protams, ka tur nepilnas 3 vai 2,5 dienas, tur mēs varam ieiet, bet tas vienalga ir vairāk nekā, piemēram, maza nodarbība pa stundiņu, vai ne, kur mēs tikai kaut ko teorētiski varam izdarīt. Jo kurs arī, apzināts ēšanas kurs mums ir, manuprāt, 2 nodarbības pa pusotru stundu kaut kur katra apmēram. Un tad jau vairāk es tur izstāstu, mēs arī meditējām, jā, arī daram tur. Bet, protams, ka pielietot to apzinātu ēšanu, gatavošanu apzināti, kā to darīt vispār, kā tas notiek, to sajūtu, jo dzīvē jau darbojās tikai, faktiski darbojās tikai tas, ko mēs caur sevi izdzīvojam. Tās zināšanas, mēs kaut ko zinām, viņas tā te gar ausīm un projām, un mēs arī aizmirstam pa lielam, varbūt kaut kādas, 5% paturam tikai prātā. Bet tas, ko mēs izdzīvojam caur sevi, ko mēs jau esam ar rokām izdarbojušies, sajutuši, piedzīvojuši to efektu vēl, jo es zinu, ka iepriekšējā retrītos ir bijis tā, ka Kristīnīte vienreiz teica, un es nezināju, ka var arī tā, ka var vienkārši baudīt, apzināti tik dziļi, klusējot pat un būt ar to ēdienu, tā, vai ne, kad tu esi pieredzis kaut ko ēst, tur čalot, un kad tam nav tāda jēga, to ēdienu vispār neizbaut, vispār nepamani citreiz, ko tur apēd, vai ne? Kur nu vēl sagatavot, izvēlēties, arī kā viņu attīrīt to ēdienu, kā pagatavot, jā, tā kā tur būs vesels stāsts. Un pirms tam mums drīz vispār čatiņš, atvērsies čatiņš retrīta, jā, un tad tur mēs ieliksim iekšā. Tie, kas piedalīsies, tad varēs noskatīties jau šos te webinārus tā kā dāvanu pirms tam. Praktizēt jau pirms tam, noskatīties pirms tam, un tad mēs sanāksim kopā, un tad to tā pielietosim, vēl izrunāsim, kas varbūt ir vēl kaut kādi jautājumi radušies,
un praksē izdarbināsim, jā, tā ka tas būs tāds, nu, tas ir vērtīgi, jā, ļoti. Parasti tās atziņas ir daudz par to apzināto ēšanu tiešām. Kāds nu kuram, vai ne? Citam no uztver kvalitātes viedokļa, citam, jo mēs arī gatavojam, mēs tur taisījām augu pienus, piemēram, es domāju, ka šoreiz mēs arī uztaisīsim. Un tā jau ir arī tāda iemaņa, kas vienkārši ir reāli nodara. Mūsdienu laikā, kad veikalā viss ir tāds, ka tu, nu, faktiski ir jāskatās, un ko var nopirkt, lai būtu veselīgi. Tā kā, Jā, jā, gatavosim riekstu pienu mēs tur. Tā kā, jauki. Es tagad tā, nu runā par to apzinātību un par to ēdiena izvēli un vispārējo, tad es atceros arī nesaistīti ar manu jau šo te, manu dzīves ceļu pie tevis vai caur tevi. Man bija tā, ka tad, kad man bija, nu, man abas meitenes maziņas un vīrs brauc projām uz ārzemēm strādāt, un viens bērns man uz rokām un otrs ir pie rokas, un visu dara reizē, un ēst un visu. Un man bija tāda lieta, ka man bija bērns vecākais sāka stostīties. Un mēs tur gājām arī pie ārstiem, un visi uzreiz tur, kas notiek un kas nenotiek. Un man bija, laikam, ietrāpījās man tik ļoti, ļoti tāda gudra, man gribas teikt, tāda zinoša bērnu neiroloģis, kas arī pateica, ka nevajag darīt visu reizē. Turēt bērnu uz rokas, ar otru vēl runāt, vārīt zupu. Un, nu, kad ir vajadzīgs, tad tas laiks tam vienam bērnam, tam otram bērnam un tai zupai. Un tas arī sasaucās ar to apzināto, vai ne? Jo man arī agrāk likās, kā līdz es nonācu pie tevis, man likās, tas ir vienkārši mēs, sievietes, esam supervaronis, tāpēc ka mēs varam darīt visu reizē. Visu runāt. kur vitiņi pazuda atkal. Sakari mums kaut kur aizpeldēja. Un vēl lasīt kaut ko, izlasīt, ja vēl kaut ko tiešām ēst. Tikai pēc tam es esmu sapratusi, ka tā nemaz nav. Ka, ja tu dari, tā kā ja tu mazgā to krūzīti, tā, tai apzinātībai, nu visur pie viss ir tā lielā loma un tā lielā nozīme, kas ir, nu bez kura nevar iztikt, bez kura nevar. Un tas tik ļoti man bija tāds, kā? Kā? Es neesmu supermamma, ja kad es esmu pati savam bērnam. Kad es sāku veltīt jau laiku tiešām, nu, ja ar zupu, tad ar zupu, un arī mums visa tās tostīšanās, viss pazuda vienkārši. Nu, tas bija tāds, laikam, jā, kad man vajadzēja arī pašai sevi kaut ko saprast, sākt. Nu, tā, interesanti tas. Tas ir tik interesanti, jā, jo, ja runājam par bērniem, tad vispār tā, ka bērniņi taču ir mūsu laukā, nu, mammu laukā, līdz pat kamēr viņi, nu, līdz kādiem 14 pilnīgi droši. Nu, kā, nu, kurš vai ne, cik ātri atraisās, bet, Mhm. un tad, un viss, praktiski visa bērna veselība un stāvoklis ir atkarīgs no mammas. No mammas, un tad, kad mēs sākam praktizēt šo te apzinātību un apzināti pieiet tai dzīvei, nu tad ļoti daudz kas mainās. Tieši tā, kā tu Vitiņš saki, tiešām ļoti daudz kas mainās un bērni paliek veseli, jūtās labāk vai citkārt mācās labāk, piemēram, ja ir kaut ko nemācījušies vai bijis kaut kāds uzmanības deficīts vai viss kaut kas. Vienkārši izmainās brīnumaini, jā, tā kā šādiem notikumiem mācībām, apzinātības praksēm, nu, ir milzīga, milzīga ietekme. Nevis tikai liekas, citreiz liekas, ai, nu kā es braukšu, kā es tur veltīšu tagad laiku sev prom no ģimenes, un nu, kā tad es tā drīkstu atļauties, vai ne? Bet tā īstenība ir tāda, ka tas ir nevis tikai man kā dalībniekam ir iegūms, kad es dodos uz kādu retrītu, bet tas ir iegūms manai ģimenei un vistiešākajā veidā maniem bērniem. Gan veselībā, gan labsajūta, gan nu, visās jomās, jā. Tā kā tas, nu, jā, tā ir tavs stāsts, Vitiņa, to pilnīgi arī apliecina, jā, pierāda. Jā.
Tā kā to, tas, ko mēs varam ieaicināt, mēs varam, mīļie skatītāji, jūs ieaicināt pašiem pajust, piedalīties, jo tiešām drīz būs vaļā jau retrīta chatiņš, un tad jau būs lekcijas, varēs izstudēt, varēs praktizēt, un tiekoties jau tad mēs, nu, jaudīgi, jā, izpraktizēsim, un, protams, visu miedarbošanās ar stihijām, kas dod to stihiju līdzsvaru. Tieši šodien man bija privātā konsultācija, nu, tāds individuālā sesija 1 pret 1. Un arī man atnāca cilvēks, kuram ūdens stihija bija pilnīgi neharmoniska, pilnīgi pa daudz. Un dzīvē savukārt tas izpaudās kā attiecībās konflikti, neharmonija, pats tādā, nu, pašam tādā, nu, arī ļoti neharmoniskā tādā stāvoklī. Nu, galīgi neomā, galīgi neskatā, un nu, ka nekas, kad neiet, var teikt, ja tas ir, un tas ir katrai stihijai kaut kādai, ja tā ir pa daudz, piemēram, uguns pa daudz, tad ir milzīga aizkaitināmība, konflikti var būt ģimenē, varbūt vienkārši, kad iet ierīces no ārā, sāk nedarboties, vai ne, nu, katrai stihijai ir sava ietekme, un svarīgi, ka tad, kad mēs viņus salīdzsvarojam, tam mums pašiem ir iekšā tāds miers, harmonija un arī tā dzīve, kā spogulī, vai ne? Sāk spoguļoties no mums tāda harmoniska. Un arī cilvēks jāizgāja tāds pilnīgi iekšējā mierā, tādā harmonijā, nu, pilnīgi pēc skata, pilnīgi cits un citā stāvoklī, pilnīgi tā kā. Un tas ir pēc vienas sesijas, protams, ka tur mēs individuāli strādājam dziļi tā ar individuālo mērķi, bet retrītā ir tas, ka mēs esam kolektīvā jaudā un strādājam. Nu, arī šobrīd tiešām tā tēma mums ir ceļš pie sevis, tāda atjaunošana, savas sajūtiņas. Mācīsimies sevi atkal pajust, ko mēs aizmirstam, atkal skrējienā arī. Jā, tā kā to piedzīvosim tādā jaukā kopībā. Un es domāju, ka nākamreiz tiekoties mēs arī zūmiņš, nu jau laiks arī mums būs aizritējis. Bet nākamajā reizē, Vitiņas, aicināšu tevi pastāstīt par aromā lietu vairāk, ko tu pārzini un zini. Tā kā, jā, vairāk ilūkoties, kam tas interesē, tad var gaidīt nākamās nedēļas pārraidi jau un varbūt uzdot Vitiņai jautājumus, jo Vitiņa ir aroma zinātāja, aroma praktizētāja un brīnišķīgas masāžas vada aromātisko eļļu, tā ka tas ir, jā, tiešām. Un arī, un tāpat kā apzināta ēšana mūs pavadīs cauri visam retrītam, tāpat arī aromāti mūs pavadīs un ies cauri visam retrītam, tā kā, Vitiņa, es šo jau gaidu ļoti jau. Jā, nu manā kā tas man šķiet tāds jau tik ļoti pats par sevi saprotams priekš manis. Es tagad arī sēžu tagad pie bērnu, nu, pie meitas galda, kamēr viņi ir projām mācībās. Un es, kad paskatos, es redzu tā, man ir viena pudelīte elpceļiem, bērnam uz galda stāv. Sataisnīt jau. Un ir vēl viena pudelīte, kas vispār stāv uz Ziemassvētku smaržiņu, nu tā kā ar Ziemassvētku aromātu. Tam man vēl ir vēl viens elpceļiem, vēl viena pudelīte smidzināmā. Man liekas, tad, kad es tā paskatos riņķī uz visām pusēm mājās, man visur, kur ir kaut kas, jo tā ir tā mana dzīve, kas manī ir tik ļoti jau uzsūkusies un tāda iedzīvojusies manī, ka jā, tā kā mēs noteikti parunāsim droši un jā, tā ir tā lieta, kas man arī tad, kad tie cilvēki, kas, mēs runājam par kaut kādām citām tēmām, un tad, kad aiziet runa par eļļām, tad man saka, tev acis pilnīgi izmainās, viss jau tu pilnīgi, ja, tā kā sāk mirdzēt, un tu esi jau gatava runāt, jo tā ir tā lieta, jā, kas ir, ko es esmu atradusi sev, kas ir tas mans, kas man dara prieku, un tā, jā, palīdz. Jā, cik jauki, un redz, kā ir, mēs arī to ceļu atrodam īstenībā caur šādiem notikumiem, vai ne, caur mācībām, caur apzinātības mācībām, caur meditāciju, vai visu to, ko mēs retrītā darām, mēs vienkārši nonākam pie sevis, un tad mēs sākam just sevi. Mēs vienkārši sākam just, mēs sākam apzināties savu patieso ceļu, ieraudzīt to vēl caur kārtu, tur vispār tāda maģija ir.
un tu esi mājās, un tu saproti, kas tev ir jādara, vai kas tev nav jādara, vai kā rīkoties, ko mainīt, varbūt kā, nu, lai tu esi laimīgs cilvēks, vai ne, lai tā kā tā, nu, jā, tā ir, Vitiņ, tu ar tā esi nonākusi līdz, jā, līdz aromātiem, un tas ir tik jauki, ka tu vari dalīties ar to tālāk tagad, jā, jā, tā kā, nu tā, mīļie, gaidīsim. Tad nākamo reizi es domāju, ka teiksim arī tagad, jā, paldies visiem skatītājiem par būšanu. Ja ir jautājumi, tad rakstiet, un paldies, Vitiņ, tev, ka tu atradi laiku. Un tev Lāsmiņ par pacietību. Jā, jā, paldies. Un tad tiešām, jā, tad tiekamies pēc nedēļas jau sarunās par stihijām un par aromātiem, kas mūs pavadīs retrītā. Uz siltu, siltu tikšanos. Jā, tā.